darba dzīvē aprīlī. Oi, ļoti jauka kārta. Šī ir par tādu balansu. Izdosies balansēt, līdzsvarot darbus un privāto dzīvi, jutīsieties tā mierīgi, komfortabli, viss plūdīs tā, kā ir komfortabli priekš jums. Būs tāds sirdsmiers un bez lieka stresa paies aprīlis darbā. Tā. Kārts priesteris, tas ir arī par stabilitāti, līdzīgi kā iepriekšējā kārts par to, ka būs viss mierīgi, rutīna, ierastais, nekas inovatīvs jūs nesagaida, kas varētu sagādāt kaut kādu stresu. Tā kā tradicionāli ir noticis darbā, tā arī turpināsies aprīlī plūst. Tā, un vēl viena kārta par darbu. Viņiem 6 monētas. Nu, redz, kā finanšu kārts, tas ir par kaut kādu, te mums ir dāvana. Varbūt saņemsiet algas pielikumu vai kaut kādu prēmiju vai papildus brīvdienu. Vai tas var būt arī kā atzinība, saņemsiet labus vārdus. Ja? Jebkas, kas būs kā dāvana priekš jums, jutīsiet to, kā tā it kā būtu saņēmis dāvanu. Ļoti jaukas kārtis.